Sveiki, sveiki, sveiki visiem! Lai labs rīts, lai skaista jauka diena, ko iešūpojāmies ar skaistu mūziku un cīņā pret laiku, kā pret vienu no mūsu tādiem galvenajiem resursiem. Sākam laicīgi, tā kā sveiciens jums visiem un droši vien Diana ievada mūs šajā tēmā. Jā, sveiciens visiem! Paldies pirmkārt visiem, kuri ir atraduši laiku, un šodien mēs iziesim cauri tām lietām, kurām mēs pašas esam gājuši cauri, un ar ko mēs vēlamies padalīties. Un mēs šodien pieskarsimies gan pamatlietām, gan to, kā tad sākt darīt kaut ko savādāk, un kāda tam visam ir saistība ar manu iekšējo pašsajūtu, jeb ar manu mindsetu, kā to mūsdienās saka. Un šodien webinārā tātad tu iegūsi, kāda ir tava brīvības cena, jeb kas tieši ir tas cipars, kas tad tev būtu nepieciešams, lai tu varētu uzskatīt, ka tu esi brīvs, tu sapratīsi kapitāla veidus, mēs mācīsimies pieņemt lēmumus no spēka kopā ar Olgu, beigās paskatīsimies, kā patiešām pasīvi var likt naudai augt par 10, 15, varbūt pat vairāk procentiem gadā, un beigās izturīgākajiem būs arī ceļa karte, kā teikt, tāds tā kā praktisks PDF, kur un kā tu vari ieguldīt šobrīd, lai patiesībā pasīvi nākamajos gados nopelnītu šos 8, 10, varbūt 15%, atkarībā no tavas kapacitātes uzņemt jaunas zināšanas. Un pirms mēs ejam tālāk, mēs gribam mazliet iepazīstināt ar sevi. Es varbūt sākšu ar sevi un tad pāriesim pie Olgas. Es esmu Diana Skudra, nu jau Jaškula, 43 gadus jauna, 3 dēlu mamma. Ar kopumā 20 gadu pieredzi uzņēmējdarbībā, visdažādākajos startup, viņu attīstībā, ļoti lielu daļu no tā aizņēma finanšu sadaļa un vispār tā kā aktīvais menedžments. Un pirmos pāris gadus es ļoti ātri uzbūvēju karjeru, es saprotu, ka karjeru man neinteresē, es gāju uz uzņēmējdarbību, tur man daudz kas patika, bija interesanti, bet tad kādā brīdī es patiesībā personīgajā dzīvē nonācu tādā situācijā, pamazām, tas notika pamazām, bija daudz sarkanie karogi, es atteicos viņus ignorēt. Un kaut kādā vienā brīdī es sapratu, ka es esmu emocionālajā vardarbībā līdz ausīm. Es esmu īstenībā finanšu tādā absolūti sliktā stāvoklī, tam visam klāt nāca atkarības, un patiesībā es nevarēju saprast, kā no tā visa tikt ārā. Un, protams, ka tas mans iekšējais stāvoklis bija tik katastrofāls kaut kādā brīdī, kad tas vienkārši viss rezultējās ārējos tā kā apstākļos, kas bija mans iekšējā stāvokļa paplašinājums, un arī finansēs un karjerā un biznesā. Nu, vienkārši viss bruka un juka. Un tas bija tas punkts, kad es saskaitīju savus ciparus, es sapratu, ka es esmu mīnus 200,000 bilancē, un man vajadzēja laiku, lai es saņemtos to izdarīt, un tas arī bija tas pagrieziena punkts, kad es pieņēmu lēmumu, pietiek, un es sāku meklēt, ko darīt savādāk, un patiesībā visas tās zināšanas, kuras es devu tur uzņēmumiem, un kur tik es tur nestrādāju kādos projektos, es pagriezu pret sevi, un sāku pielietot pret sevi. Un šobrīd pēc jau vairāk kā 5 gadiem jāsaka, ka situācija ir par 360 grādiem mainījusies, man ir finansiālā stabilitāte, es esmu, varētu teikt, tā kā seni pensionējusies, man bija tā iespēja pavadīt gadu brīvībā un domāt, kas ir tas, ar ko es patiesībā vēlos nodarboties tajās galvenajās dzīves jomās, kā es gribu dzīvot, un tā nu es esmu šeit. Es ceru, kad arī nākotnē varēšu padalīties, un daudziem tas būs noderīgi, tieši varbūt kā tas mans ceļš man palīdzēja, un kāds var palīdzēt citiem. Es dodu vārdu Olgai, sevi. Paldies. Es apstiprināšu vēl vienu dalībnieku. Par mani. Savukārt, es laikam esmu tādu garīgo meklējumu, filozofisko raksturu kopš dzimšanas ar visādiem jautājumiem galvā un ar ļoti loģiski izteiktu prātu, kas meklē vienmēr struktūru, cēloņus, kas lācītīm vēderā, lai saprastu, ko tieši mainīt, lai nav šī te emocionēšana pa virsu kaut kādu ugunsgrēku dzēšana un tā tālāk, bet saprast tieši kaut kādus pamatprincipus, kas man ir aizveduši man šajā transformācijas ceļā, kur es saprotu, ka man vienmēr bijis ļoti grūti darīt bezjēdzīgas lietas un skriet pakaļ naudai. Laikam tā ir bijusi viena no tādām lietām, kur tu saproti, ja tu vienkārši tikai dari naudas pēc, tu negūsi to iekšējo gandarījumu, un tad man viss liekas, viss ir bezjēdzīgs, un tad es meklēju, kas tad īsti ir tam visam apakšā. Un viens no tādiem principiem ir,
bija vakar vienkārši izcils arī piemērs, kur situācija tāda, tad es stāstu cilvēkam, kā darbojās viena finanšu platforma, un blakus stāv cilvēks, kurš klausās, kurš arī ir šīs platformas dalībnieks, bet savā galvā ir uzzīmējis savu schēmu, kādā veidā viņai būtu jādarbojās. Un rezultātā sanāk tas, ko es stāstu, kā darbojās principi, šī sistēma, cilvēks stāv blakus un saprot, nē, tā nav taisnība, un sāk emocionēt, tāpēc, ka viņš ir uzzīmējis galvā, kā darbojās viņa sistēma. Un tad, kad viņš atklāja, ka viņa nedarbojās tā, kā viņš ir izdomājis, tad viņš apvainojās un saka, nē, tad es vairs neusticos tai sistēmai. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nevaram uzticēties kaut kam vai kādam, ko mēs nesaprotam. Un ar naudu ir ļoti līdzīgi, ja cilvēkiem ir bail uzticēties kaut kādām finanšu instrumentiem vai finanšu lietām, tikai tāpēc, ka nav skaidrības, nav zināšanas, nav sapratnes, kā tas darbojās. Un tas ir ļoti loģiski. Tāpēc arī šis webinārs ir, lai jūs varat iepazīt mūs, vairāk uzticēties, varbūt caur šo, tā kā vairāk viens otru saprast. Un es domāju, ka vairāk par sevi daudz nestāstīšu. Mēs jau laika gaitā arī šādā veidā miedarbībā sastarpējā vienkārši iepazīsimies. Ejam tālāk. Jā, ok. Šitais bija tas mans slaids pareizi par to, kas notiek šīs ikdienas darbības, kur cilvēks skraida apkārt un pa to vāvers riteni un nekā neiziet ārā, jo nav skaidrības vispār par to, kas ir nauda. Un es piedāvāju tādu salīdzinājumu, jo šis webinārs nebūs par to, ka visiem ir jābūt miljonāriem un visiem ir jābūt bagātiem un visiem ir jābūt vienādiem. Absolūti ne par to ir stāsts. Ja mēs, piemēram, salīdzinam naudu kā ūdeni, un sevi ar augiem, tad cilvēka tas galvenais mērķis jau ir plaukt un augt un atklāties. Un ir cilvēki, kas to var izdarīt tuksnesī, respektīvi citreiz skaties uz bomzi, viņš ir vienkārši 100% bombzis un visizcilākajā, ideālākajā savā esības stāvoklī. Un tāpatās ir ar augiem. Jā, ir priedes, kas mierīgi auga kāpās, ir vītoli, kuriem ir vajadzīgs purvains, ūdeņainas vides, lai viņš varētu plaukt un attīstīties. Un šeit ir jautājums par to, vai tu vispār pazīsti sevi, kas ir tā vide, kurā tieši tu vari plaukt un attīstīties. Laikam jautājumi vairāk ir par to. Arī nākamajā slaidā ir ļoti līdzīgi. Un tādam vienkārši domu eksperimentam patiešām par to, cik ir kā no viens puses triviāli klasiski jautājumi, kuriem mēs ļoti bieži gan jau un ejam apkārt un nepasēžam, neveltam uzmanību. Tad tiešām cik sakārtota ir tā mana dzīve, vai es esmu tajā vidē un tajā situācijā, kuras varu plaukt un attīstīties tādam, kādam man ir jābūt, vai es tomēr kaut kā knapinos un izdzīvoju, mēģinu sev pielāgot videi, kas galīgi neatbilst man. Tā, 30 sekundes pārdomām un pārslēdzamies pie Diānas. Jā, tātad varbūt tas, kas ir svarīgi, patiešām ir, ja tev būtu jāpasaka, cik ilgu laiku tu vari atļauties nestrādāt, tu vari piefiksēt, vai tās ir pāris dienas, vai varbūt tas ir mēnesis, vai tu vari paņemt šo gadu laika, vai tu vari, teiksim, arī paskatīties un sev godīgi atbildēt, cik no tā laika, kas ir šīs 24 stundas, patiesībā pieder tev. 8 stundas iespējams ir darba devējiem, varbūt tās īstenībā ir 16 stundas, ko tu atdod biznesam un citiem cilvēkiem. Un tad kopumā, cik sakārtota, kā tu vērtē, cik tā tava dzīve ir, un ja kaut kas notiek, bizness vai darba spējas, ja tās sabrūk, kas notiek ar tevi? Jo man bija vienmēr tāda pārliecība, kopš jaunības dienas, ja es mācīšos, es vienmēr varēšu sevi nodrošināt, jo galva ir mans galvenais aktīvs, bet pirms 7 gadiem mana galva faktiski pārtrauca strādāt, manā galvā ievācās, varētu teikt, sveša sieviete, un manas darba spējas sabruka, un tajā brīdī es sapratu, ka patiesībā tas intelektuālais kapitāls, uz ko es esmu vienmēr bāzējusies, tas man nespēja nest pasīvus ieņēmumus, un es esmu tiešā veidā atkarīga no savas veselības un savām spējām. Un pirms mēs ejam tālāk, es gribētu arī tādu definīciju varbūt nodefinēt, lai mēs visi saprotam,
vienādi, kas tad ir šī te finansiālā brīvība. Jo tas pēc būtības nozīmē, ka tev pieder tavs laiks, nevis tu to atdod darba devējam, vai varbūt īstenībā savam biznesam, ko tu esi būvējis ar domu, ka es būvēju biznesu, lai man būtu vairāk laiks, bet beigās tu pat nevari, nezinu, tur naktī mierīgi gulēt. Un, kad šis laiks pieder tev, tad kas par to maksā? Vēlams, ka tie ir tavi pasīvie ieņēmumi vai vismaz pēc iespējas vairāk pasīvi ieņēmumi, jo tikai padomā, ko tu varētu izdarīt 1 gada laikā, ja tev šis gads būtu apmaksāts. Tu vari pavadīt vairāk laiku ar ģimenes, tu vari varbūt izdomāt jaunas ieņēmumu veidošanas plūsmas, tu vari atpūsties, varbūt tu vari sakārtot savu veselību, varbūt tu vari beidzot nodzīvot to gadu taizemē vai kādi arī katram būtu tie mērķi, varbūt vairāk pavadīt laiku ar bērniem. Bet, protams, ka tas nenotiek vienā dienā nokļūt līdz tai finansiālajai brīvībai, ja šobrīd situācija ir ierobežota. Un pirms mēs ejam tālāk, es gribētu vēlreiz un atkal izcelt to varbūt tādu formulējumu, tas ir priekš mums, varbūt tas var derēt arī jums, kas tad ir tā īstā bagātība. Un kā uz to varētu skatīties, ka tas bizness, jeb darbs, atkarībā kas kuram ir, faktiski ir tikai ieņēmumu ģenerators, kur es varu realizēties kaut kādā veidā, profesionāli pilnveidojoties gūt ieņēmumus, vēlams, ka tie aug, vēlams, ka tie ir pēc iespējas lielāki, bet pēc tam es šos ieņēmumus pēc iespējas ātrāk pārnesu uz saviem personīgajiem aktīviem un tam pievienojot iekšējo mieru un tādu emocionālo stabilitāti, pateicības stāvokli, nevis deficīta stāvokli, tad kopumā jau tur arī veidojās tā labklājība, jeb tā bagātība, kad man ir vieta, kuras realizējos biznesa darbs, man ir skaidrs, kā man ir jāiegulda sava nauda, lai man veidotos šie pasīvie aktīvi, un ko es daru, lai sevi noturētu šajā mierā. Un bieži mēs mēdzam sajaukt, ka bizness, tas ir mani aktīvi, bet patiesībā bizness ir tikai instruments. Un biznesa mērķis ir izveidot to, pieaudzēt un īstenībā taisīt exitu un iet no tā ārā. Lūk. Un tālāk mēs pārējām pie šīs sadaļas, kas ir faktiski kapitāls un mans personīgais finanšu plāns, un šeit mēs pastrādāsim ar konkrētiem skaitļiem. Tagad es aicinu tevi pierakstīt savu skaitli, iespējams, tu jau to zini, varbūt tev šis jautājums būs jaunums, vai tu vari pateikt, cik izmaksā tev mēneša dzīve, kāds ir tavs mēneša izmaksas pie šā brīža dzīves līmeņa. Tātad tas ietver mājoklis, komunālajie maksājumi, vietu, kur tu dzīvo, tas ietver, ko tu ēd, veselību, apģērbu, varbūt kaut kādas bērnu izmaksas, tie var būt kaut kāda transporta sakara, izglītības izmaksas, varbūt atpūta ceļojumi. Un cik tad šis skaitlis mēnesī sanāk? Pieraksti sev to un sareizini šo skaitli ar 12. Jo tā ļoti vienkāršoti izsakoties, faktiski šis skaitlis arī ir tavas brīvības gada izmaksas. Es ceru, ka visi padomāja, ir pierakstījuši mēneša izmaksu skaitli, sareizinājuši to ar 12 un ejam uz nākamo uzdevumu. Nākamais vērtīgais uzdevums, ko atkal būtu labi pierakstīt, ir saprast, kāda ir mana neto vērtība un kā to rēķina. Pamēģini saskaitīt savā galvā aptuveni, cik tev ir aktīvi uz šo dienu. Tātad, piemēram, bankas kontos kaut kāda nauda, tā var ieguldījumi, nekustamais īpašums, varbūt dzīvoklis, tā varbūt arī tās varbūt kapitāla daļas uzņēmumā, nezinu, tas pats auto vērtslietas, respektīvi visi aktīvi, ko, ja tu šodien pārdotu, tad tā būtu kaut kāda naudas summa, ko tu teorētiski varētu nolikt uz galvu. Un tas, kas tev no šiem aktīviem ir jāatņem, ir saskaiti arī, ja tev ir visas savas saistības, aptuveni kaut vai kredīti, patēriņa kredīts, varbūt kaut kāda kredītkarte, varbūt kaut kāds studiju kredīts, un tad no šīs te aktīvu naudas summas atņem to, kam tu esi šobrīd parādā, un faktiski tu iegūst skaitli tava neto vērtība, ja tavu aktīvu kopsumma. Ļoti vienkāršoti. Un tas mērķis, patiesībā zinot šo skaitli, ir saprast, kur tu esi šobrīd un kur tev būtu jānonāk. Un kur tev būtu jānonāk, mēs vēl vēlāk paskatīsimies. Bet
tas, kas ir galvenais, kas mums dzīves laikā, principā finansiālajā ceļā būtu jānodrošina, kad mana aktīvu vērtība pieaug. Un, piemēram, ja tu šodien nolemt, ka man viss ir apnicis, es gribu sākt dzīvi no nulles, citur kaut kur, tad faktiski pārdodot aktīvus, nomaksājot saistības, cik tad tajā koferītī tu varētu paņemt līdzi. Nu, lūk, tad, kad mums ir šie divi skaitļi, ejam tālāk. Tātad mēs sareķinājām, kādas tad ir tavas dzīvošanas izmaksas aptuvenās. Pieņemsim, ka tiem, kuriem sanāca, piemēram, 3000, tas ir 36,000 mēnesī, mēs varam faktiski sarēķināt, cik man ir vajadzīgi aktīvi, cik tālu es esmu līdz savai finanšu brīvībai. Un ja tavas dzīvošanas izmaksas gadā ir plus mīnus tie 36,000, ja 3,000 mēnesī, tad faktiski, ja tu vēlies aktīvu portfeli pavisam pasīvu, kurš nes 5% gadā tavai aktīvu summai, lai tu varētu pilnīgi pasīvi dzīvot, ir jābūt indikatīvi 720,000 eiro. Ja tie ir 10% aktīva atdeve, ko mūsdienās ir ļoti viegli nodrošināt, patiesībā ar pilnīgi pasīviem instrumentiem, tie jau ir 360,000 gadā, nevis gadā, bet aktīva apjomā. Savukārt, ja tu pieliec prasmes un patiesībā vairāk iedziļinies finanšu tirgos, saprot, kā viņi strādā, tad arī šie 15% gadā ir reāli sasniedzams rezultāts pie pietiekami pasīvas ieguldījuma stratēģijas. Un tad jau sanāk, ka faktiski tev aktīvu apjomam, kas spētu nosakt tavas gada dzīvošanas izmaksas, ir jābūt nevis 720, bet jau 240,000. Un paiem tālāk, varbūt, ka tavas dzīvošanas izmaksas nav 3,000, bet ir 2,000. Tad patiesībā jau aktīvi, kas var nodrošināt tev šīs dzīvošanas izmaksas, ja pilnīgi finansiāli brīva dzīve ir atkal atkarīga no aktīvu atdevis un var jau būt pie 15%, varbūt tikai 160,000 gadā. Un var jau būt, ka tavos aktīvos jau šobrīd ir kaut kāds neizmantots īpašums vai kaut kāds, citas vērtīgas lietas, kuras faktiski, ja tu pareizāk apsaimniekotu un uzlabotu šī te esošā aktīva portfeļa atdevi, tev jau būtu finanšu brīvība, ja tu varbūt pat nemaz neesi tik tālu no šīs brīvības. Un paiet vēl tālāk. Varbūt, ka tev patiesībā tādas šā brīža dzīvošanas izmaksas ir pietiekami pieticīgas un ir tikai 1,000 eiro mēnesī, jeb 12,000 gadā. Tad jau šī aktīva vērtība, kas tev ir nepieciešama, lai tu sev nodrošinātu finansiālo brīvību, atkal ir vēl mazāk un svērstās starp 80,000 vai 240,000. Tas ir atkarīgs no tā, kādos aktīvos faktiski tu ieguldi šos līdzekļus. Un ko es gribu ar šo pateikt? Kad skaidrs, ka tavu attālumu līdz finansiālajai brīvībai tieši ietekmē tavas dzīvošanas izmaksas, jo tās ir augstākas, jo faktiski tev ir vajadzīgi vairāk resursi, un to ietekmē tas, cik daudz tev šobrīd ir šis aktīvu apjoms. Var jau būt, ka tev viņi ir vienkārši tie aktīvi nenes atdevi. Un tas bija tas lielais pārsteigums man, kad es tā pārauditēju tās savas finanses. Man vienmēr likās, ka, lai es nokļūtu līdz finansiālajai brīvībai, man ir vajadzīgi tur rentie miljoni un es nezinu kas, bet es tā sarēķināju, kāds ir mans šā brīža living costs, cik dzīvošanas izmaksas. Es sarēķināju, kas tad ir manos aktīvos, un es patiesībā biju patīkami pārsteigta un sapratu, ka tas nav tā, ka es esmu ceļa sākumā. Es jau esmu pavisam tuvu, un tas man ļoti iepriecināja. Varbūt tas noder arī tev paskatīties mazliet savādāk uz savu situāciju. Un ejot tālāk, tātad tāds atkal vēlreiz jau labi zināmais kopsavilkums, ka tieši finanšu labklājības komponentes ir faktiski 2 plus 3. Tur nav nekāda maģija. Ir tavi ienākumi, un jautājums, kā tu šos ienākumus gūsti, vai tu vienkārši pārdod savu laiku pret naudu, piemēram, algotā darbā, un tad tu vari sarēķināt, cik tieši stundā tu nopelni, tu vari sarēķināt kapacitāti, cik ir tas maksimums, cik tu vari nopelnīt 24 stundās, ja tu neguli, un tie ir tavi ienākumu griezti. Varbūt, ka tu maini prasmes pret naudu, kur jau netik ļoti ir iesaistīts laiks, bet, jo kompetentāks tu kļūsti, jo tev ir vairāk prasmes, jo sarežģītāku problēmu tu vari atrisināt ne tikai darba devējiem, bet varbūt kaut kādam vēl potenciālajiem klientam, jo faktiski tavs ieņēmumu apjoms atkal var palielināties.
Varbūt tās jau ir sistēmas vai biznesi, kas tev nes naudu, un ideālajā gadījumā ir kaut kādā brīdī nokļūt līdz šiem aktīviem, kas pasīvi nes to atdevi, lai es varētu nosekt tās dzīvošanas izmaksas. Un ieņēmumu sadaļā ir ļoti svarīgi atbildēt sev uz jautājumu tā godīgi. Vai tavi ienākumi aug? Ja tev jāpaskatās uz pēdējiem 5 gadiem, vai tavi ienākumi ir auguši, vismaz, nezinu, tur par 10%, vai par 5%, vai par 7%, vai varbūt viņi ir gājuši uz leju. Un otra sadaļa, cik ļoti aktīvi vai pasīvi šie ieņēmumi, jo ja ir kaut kāds force majeure, ka tu nonāc situācijā, ka kaut kādu iemeslu dēļ tev nav iespējas strādāt un atdot savu laiku, lai apmaiņā pret to saņemtu naudu, tad cik ļoti no tās ieņēmumu sadaļas nāk tieši no pasīviem, ja vismaz puspasīviem ieņēmumiem. Un tas būtu tas mērķis tiekties uz to, lai tā sadaļa ir pēc iespējas lielāka. Tad otrā sadaļa, tātad ieņēmumi mums ir tomēr, tā ir mūsu katra paša atbildība rūpēties par to, lai viņi aug, un tas ir pilnīgi normāli vēlēties nopelnīt vairāk. Un es īstenībā daudz runājot ar cilvēkiem, esmu sapratusi, ka mums latviešiem ir tāda izteikta īpašība, mēs tā kā kautrējamies vēlēties nopelnīt vairāk. Mēs vispār pat neapspriežam tādu domu, un tad ir jautājums, kāpēc? Kas ir tas iekšējais traucēklis, ja bloks man iekšā, kad pirmkārt viņš man pat neļauj padomāt par tādu domu, un otrām kārtām, kad es esmu tik ļoti pieticīgs, kas ir slikts tajā, ja es gribu nopelnīt 2 reizes vairāk, 3 reizes vairāk. Es patiesībā varu 2 reizes vairāk, 3 reizes vairāk palīdzēt savai ģimenei, palīdzēt līdzcilvēkiem, ja man ar to ir par maz, es taču varu iet palīdzēt vietējai kopienai un varbūt beigās vispār mainīt kaut ko mūsu valstiskajā sistēmā. Tālāk, tas būtu par ienākumiem, par izmaksām. Protams, kad ir labi, kad mēs tās pieskatām, ka mēs zinām, kādas tās ir. Un galvenā kļūda, ko varbūt ir labi nepieļaut, kas ir arī standarts, jo vairāk es nopelnu, jo vairāk man palielinās izmaksas. Un nekad, ļoti bieži tas pārpalikums beigās tā kā īsti pat nemainās. Un tā labklājība nenāk. Un par izmaksām tātad viena lieta ir šīs dzīvošanas izmaksas, otra lieta ir svarīgi, ja ir šie sliktie parādi, ja parādi ar augstajām procentu likmēm, pēc iespējas ātrāk patiesībā tikt no viņiem vaļā. Un trešā lieta, kas atkal būs mindset jautājums, vai es patiesībā netērēju diezgan daudz uz tādiem emocionāliem pirkumiem, impulsīviem pirkumiem, kas ļoti bieži ir kompensācijas mehānisms kaut kādai manai vainas apziņai, vai manai neapzinātībai, vai vēlmei kaut kā sevi ar kaut ko aizbāzt, to savu pašsajūtu, varbūt nerealizācijas pašsajūtu. Un tad ir trešā sadaļa, ir tas, kas paliek pāri. Un ir svarīgi, vai vispār kaut kas paliek pāri, un ja tas paliek, vai tas aug un vairojās. Un šobrīd, ja tev ir šis pārpalikums, tad vai tu vari skaidri pateikt, jā, man paliek pāri tik, un es zinu, ka tas vairojās ar 5 vai 7 vai 10%. Un pārpalikumā vienmēr klasiski ieskaita, ka tas ir mans drošības spilvens, mēs parunāsim, kāpēc tas ir svarīgi. Tas ir šis te ieguldījumu, jeb aktīvu kopums, jeb pasīvie ienākumi, kas pēc tam iet uz šo te ienākumu sadaļu, un tad vēl ir tā ļoti bieži mēdz pieteikt par saliktajiem procentiem, kas ir tāds pasaules brīnums. Bet tātad rezumējot, labklājības, finanšu labklājības komponents ir tavi ienākumi, vai tie aug, tavas izmaksas, vai tu tās pieskati, un ko tu dari ar pārpalikumu. Un es dodu vārdu Olgai, jo bez tā, kad ir finanšu kapitāls, patiesībā mums arī vēl ir citi kapitāla veidi, un kā jau es minēju, no tā, kā es mentāli, emocionāli jūtos, ir atkarīgs, kā es performēšu, un no tā, kas ir tajā manā intelektuālajā vācelītē, ir atkarīgs, cik daudz es varēšu paprasīt naudas, lai uzlabotu savu ieņēmumu sadaļu. Latviešiem ir tāds skaists vārds pašapziņa, kas sastāv no 2 vārdiem - paš, tā kā sevis, un apziņa, apzināšanās. Un tas ir viens no šīs te apzinātības tādiem stūrakmeņiem, kur tu vari jau raudzīties uz kapitālu ne tikai kā uz naudu, bet vispār sajust sevi kā resursu, kā vērtību, kā tādu. Diana ļoti skaisti tur minēja par to, ka citreiz palielinās šie te ienākumi,
un līdz ar to arī palielinās tās izmaksas, un cilvēks tā kā neapzināti, bet tur reizi viņš vienkārši mēģina atbrīvoties no tās naudas, lai aiziet atpakaļ kaut kādā savā komforta zonā. Šajā ziņā ir tāds jēdziens finansiālais termostats, kur, ja cilvēkam nav šīs te pašapziņas vai pašrefleksijas, tad viņš autopilotā aiziet nodērē, lai viņam atkal ir tā viņa komforta zona, pie kuras viņš ir tik ļoti pieradis un nerisināt tālāk. Un tas ir atbildības trūkums vai atbildības neuzņemšanās. Un tā ir tā domforma, kas gan jau pēc tam valsts par mani parūpēsies un tā tālāk un nevēlēšanās uzņemties risku. Bet ja mēs paraugamies uz tām domāšanas veidiem, kas ir pamatā tiem, kuri cilvēki ir ieguvuši šo te labklājību, tā ir šī te riska un atbildības uzņemšanās pašam uz sevi. Nevis gaidīt, kas patiesībā te ir jāizvērtē, kas ir vairāk riskanti. Ja? Vai tu atdod sava kapitāla pārvaldību kāda cita rokās, vai vispār neuzņemies par to atbildību un to neapzinies un nesāc sevi izpētīt un turēt rūpi par sevi, un tu to atdod valsts, instanču, vēl kaut kādu citu atbildības rokās. Vai tas ir vai tādā veidā tu vairo savu labklājību vai nē? Tas ir jautājums katram pašam. Ja cilvēks uzņemās atbildību un pats vairo savu labklājību, tad viņš sāk apzināties savu kapitālu, ne tikai finanšu, kurš kā sēklas var augt, bet arī vispār to, kas ir viņa personības stiprās šķautnes un kādā veidā viņš var pareizi ar viņām rīkojoties, tad viņas iesēt un lai tas aug vairojās un vienkārši kopt savu dārziņu, savu apzinātību, savu pašapziņu, sevi pašu. Mēs pārējiem pie maniem, bet jā. Jebkurā gadījumā, kā jau Olga minēja, un mēs ļoti bieži domājam, finansiālā labklājība, finanses, nauda, man vajag vairāk naudu, kā to visu tikt galā, bet tas viss ir integrēts tādā faktiski resursu sistēmā, jo ir ārkārtīgi svarīgs šis mentālais kapitāls, un ja mans mentālais stāvoklis ir trauksmains, katastrofāls, es nezinu, man ir kaut kādas domas, kas visu laiku faktiski valda pār manīm, ja nevis es pār viņām, bet viņas pār manīm, tad jautājums, kāda ir iespēja, ka tajā ārējā realitātē es pieņemšu patiešām labus lēmumus, liederīgus lēmumus un savās interesēs. Jo ļoti bieži mans mentālais stāvoklis arī traucē man novilkt robežas, pateikt nē, vai tieši otrādāk, pateikt jā, riskēt un būt tādā mierā. Un tad, protams, ir arī tāds emocionālais, ļoti bieži, ja es emocionāli esmu nestabils vai nobijies, vai es visu laiku esmu kaut kādā stresa stāvoklī, man mājās ir konflikti, vai es nezinu, darbā ir konflikti. Atkal jautājums, cik ļoti es spēšu patiesībā pieņemt sev labvēlīgus lēmumus. Un, protams, tad nākamais ir šis te garīgais, kas ir, par ko Olga jau minēja, kad ir ārkārtīgi svarīgi, ka tā mana iekšpasaule, un kad es patiesībā ticu, ka man pienākās, kad es sevi pazīstu, kad es protu sevi vadīt. Un tikai tad nāk tas finansiālais kapitāls, ka tas jau ir praktiski sekas pēc tam, kad es sakārtoju savu iekšpasauli. Un kā vēl viens kapitāls, ko mēs ļoti bieži neiedomājamies, bet kas šobrīd ir pieejams jebkuram un bez maksas, ir visi šie sociālie tīkli, internets, sociālās platformas, tie ir mani varbūt jau esošie kontakti, un tā ir reputācija, kura man vai nu jau ir, vai nu es patiesībā varu sākt to būvēt bez maksas un pēc tam monetizēt. Un ejam tālāk. Kā man ļoti gribētos vēlreiz atgādināt, kad patiesībā tas bizness un darbs, kā kuram kas tur ir, mēs ļoti bieži domājam, ka tas ir galvenais un ka tas ir, tas ir mans tas finanšu labklājības garants, bet patiesībā tas ir vienkārši ienākumu avots, kuram ir jābūt pēc iespējas produktīvākam un rentablākam. Respektīvi, ja es eju uz darbu un strādāju un atdodu savu laiku, kritērijs ir nopelnīt pēc iespējas vairāk par šo stundu laika.
Ja tās ir prasmes, tad tur jau vairs mūs neierobežo laiks, bet es apgūstu kaut kādas prasmes, ja performēju labāk un par to gūstu naudu. Un, tas, kas ir tāds risks šim ienākumu ģenerēšanas principā instrumentam, ir tas, ka, ja bizness apstājās vai ja mana veselība apstājās, man arī apstājās ienākumi. Un tas prasa aktīvu tādu iesaistu un darbu. Un patiesībā tas personīgais finanšu plāns, tas nav tas pats, kas darbs, ja bizness, jo tas pirmkārt ietver, ka, ja ar maniem kaut kas notiek, vai ja kaut kas notiek, cik ilgu laiku es varu nodzīvot par līdzekļiem, kas man ir, respektīvi tas ir mans drošības spilvens, es zinu, kas ir mani aktīvi, cik tie nes atdeves, rūpējos par to, lai atdeves paliek lielāks, lai aktīvu apjoms aug. Es vairoju savu iekšējo kapitālu, es iemācos sevi saprast, es ceļu kaut kādu savu kompetenci jomās, kas man ir tieši interesanti. Un tas arī ir tas, kas nodrošina tā kā ilgtermiņā tādu finansiālo stabilitāti un iekšējo stabilitāti. Un tas mērķis vēlreiz un atkal ir panākt to, ka šie te pasīvie ienākumi tajā ienākumu portfelī ir pēc iespējas lielāki. Un Diana, Tiešām arī papildināt par to, mēs runājam daudz par to iekšējo mieru, un tas personīgais finanšu plāns, tas ir viens no veidiem, kas tad veido tieši iekšējo mieru. Tas veido to, ka tu saproti, ko tu dari, ka tu esi saskaņā, ka tavas vēlmes saskaņā ir ar tavu varēšanu, un ar tavām zināšanām. Un tad arī rodās tas iekšējais miers. Ja? Tad nav runa par kaut kādu ezotērisko garīgumu, bet mums latviešiem tas gars, kā tāds tas vārds jau pats par sevi ļoti daudz ko paskaidro, kas cilvēkā ir tas gara stāvoklis. Un no tā stāvokļa arī tad mēs viņu izejam. Tad, kāpēc mums ir vajadzīgs šīs zināšanas par naudu kā reiz, lai mēs šo gara iekšējo mieru, iekšējo stāvokli varētu panākt, lai mēs varētu savas vēlmes salīdzvarot ar savām spējām un ar savām zināšanām. Un veselība un nauda, viņš ļoti bieži ir kā tāds KPI, kā tāds rādītājs patiesībā, cik tu īsti esi savā ceļā un tajā iekšējā mierā. Jo tas tāds aburtais logs patiesībā sanāk, ja tu neesi mierā, tu tikai dzenies pēc naudas un nauda tev rada arvien vairāk stresu, tas sagrauj tavu veselību un rezultātā tu vairs nevari arī par to naudu iegūt, kuru tev jau bija. Respektīvi, mēs gribam no tā kāpt ārā, tad mums šo te triādi gribēšanu, varēšanu, zināšanas vajag savienot kopā, un tur arī tas iekšējais miers arī rodās. Un tāpēc tas personīgais finanšu plāns ir viens no tādiem kritiskajiem momentiem, kāpēc tas vajadzīgs. Jā, un katram tas finanšu plāns var būt savādāks, jo mēs esam ārkārtīgi savādāki pēc vispār savām riska tolerancēm un visa. Bet, lai būtu mazliet intervences un dalības, es aicinu uz vēl vienu uzdevumu, ko katrs veids individuāli. Tagad jūs jau zinājāt, jūs aprēķinājāt, cik ir jūsu mēneša tādas dzīvošanas izmaksas pašā webināra sākumā. Un es aicinu padomāt un sarēķināt, cik ilgi atbildēt uz jautājumu, labi, viss rītdien man vairs nav ieņēmumi tie, kas ir tie aktīvie, vai tas ir mans darbs vai bizness, viņš beidzās. Vienkārši nav. Cik mēnešus, varbūt dienas, jeb gadus, tu vari nodzīvot, ja tas viss beidzās. Un faktiski mēs ņemam, saskaitām, cik ir mans uzkrājums, vai otra versija, mēs ņemam savu aktīvu apjomu, kas varbūt nebūs tik pareiza formula, un sarēķinam, cik tad ir manas dzīvošanas izmaksas. Faktiski mēs varam sarēķināt savu uzkrājumu, izdalīt ar dzīvošanas izmaksām, un mēs iegūsim šo skaitli, vai tas ir varbūt mazāk par mēnesi, vai tas ir virs mēneša, vai varbūt tas ir daudz vairāk. Un ko es gribu teikt, ka tas faktiski ir tāds drošības spilvens, kaut kāds force majeure. Ja notiek, tad kā tu sevi nodrošini? Jo sanāk tā, ka mūsu mindsetā ir principā limbatiskā sistēma, jeb tā kā dzīvnieciskā sistēma, un ja mums šis drošības spilvens nav,
ja es esmu vienīgais, tas mans drošības pilvens ir, es gaidu to algas datumu, kad man ieskaitīs naudu, un tas man dod drošības sajūtu. Sanāk, ka es visu laiku esmu neapzinātā trauksmē un neapzinātā stresā, un no stresa stāvokļa es nevaru pieņemt savu labvēlīgus lēmumus. Un tas patiešām darbojās tajā brīdī, kad es zinu, ka vai nu man kaut kādā kontā, vai uzkrājumā, vai depozītā ir viegli sasniedzami līdzekļi, par kuriem es varu nodzīvot vismaz 3 mēnešus, vai varbūt vēlams arī vairāk. Es patiesībā kļūstu drošāks, un es sāku skatīties uz pasauli savādāk. Un, es gribu vienkārši aicināt sev padomāt par to, ka vai ja šis skaitlis ir, piemēram, mazs vai, nezinu, varbūt pat nepārsniedz mēnesi, izvērtēt, kā es ar to jūtos un uzlikt sev to par tādu tā kā mērķi, patiesībā meklēt veidus, kā nodrošināt to, ka šis drošības pilvens ir katram no mums personīgi. Un tālāk mēs esam beiguši ar definīcijām, ja es tā gribētu teikt. Mēs sapratām, kas tad ir manas dzīvošanas izmaksas, mēs sapratām, kāda ir šobrīd mani aktīvi, mēs sapratām, lai es nosaku dzīvošanas izmaksas, cik apmēram man varētu būt vajadzīgi aktīvi pie dažādām atdevēm, un tagad paiesim tālāk tajā vairāk garīgās bagātības tēmā. Es došu vārdu Olgai, un pēc tam mēs atgriezīsimies jau pārstartējušies ar jaunām zināšanām pie praktiskiem soļiem un ieguldījumiem. Tad tā pabeidz ar to drošības pilveni, kur man ļoti skaistas stils, kur, zanāt tā, ka, ja tu neparūpēsies par to, par savu kapitāla vairošanu un par savu labklājību, to neizdarīs neviens. Tā kā nevienam nav citam vispār interesē rūpēties par to, lai tev būtu tavs kapitāls, lai tev būtu tavs drošības pilvens, lai tu justos labi. Un tad jautājums ir, uz ko tu paļaujies. Es aizvakar izlasīju arī tāds ļoti labs citāts, bet piemērs, ja, par to, ka karaliene Elizabete, mūsu laikmeta ietekmīgākā sieviete, monarhijas izcilākā pārstāve un tā tālāk aizgājusi viņa saulē 3 gadu atpakaļ. Viņa bija bagātākais cilvēks, ietekmīgākais cilvēks. Un jautājums ļoti vienkārši. Ja es tagad par viņu nepastāstītu, vai vispār kāds par viņu iedomātos? Nē. Tāpatās tā ir tā atbilde par to, ja par ko tu rūpējies, tas arī tavā dzīvē aug. Un man ir tas teiciens, es viņu visur, cik vien varu, nākotnē pastāvēs tas, par ko tu rūpējies šodien. Un ja tu nevelti rūpes un uzmanību savai labklājībai, savam kapitāla vairošanai, savai garīgai izaugsmai, savai laimei, tad viņas arī nākotnē nebūs. Lūk, lai mēs mazliet pieskartos vispār kaut kādām tādām, jo man arī ir patiesībā struktūra un definīcijas. Jo kas tad ir tas garīgums? Tas ir ne tikai spēja sajust un justies labi, bet patiesībā to arī zināt. Manā izpratnē tas ir arī liels kā reiz zināšanu daudzums. Un arī eksperimentēšana. Un tie ir principi, ko šobrīd arī pierāda kvantu fizika. Tur ir tā robeža starp to, kur ir ezotērika vai maģija un kur sākas zinātne. Viņa ir ļoti mainīga vienmēr. Tāpēc, ka kā tikko zinātne kaut ko ir spējusi izskaidrot, tā no maģijas tas pāriet par zinātni. Vai no garīguma, vai no ezotērikas, tas pāriet par zinātni. Ja? Tāpēc man ļoti patīk šo likt kopā, gan pētīt, kā darbojās mūsu prāts, apziņa un tā tālāk, un arī izzināt kaut kādas enerģijas pamatprincipus. Un viens no pamatprincipiem ir, kur ir tava uzmanība, tur aiziet tava enerģija. Pamēģināsim. Tātad tur ir 4 soļi, ko mēs darīsim. Izstāstīšu ātri. Tātad mēs sajutīsim pirkstu galus, sajutīsim plaustas ar acīm ciet, un tad pēc tam ar acīm ciet mēs viņus tuvināsim, tā kā mums rokas būs kaut kur tā, un tad mēs viņus lēnām tuvināsim kopā. Ja? Es paņemšu taimeri, lai mēs esam ļoti precīzi laikā,
Un pirmais, ko tu izdari, mēs iesim tādā sajutīsim savu centru, mēs aiztaisam ciet acis, sajūtam savu mugurkaulu. Labi, es šeit pielikšu klāt, ir tāds jēdziens kā vitālais ritms. Aiztaisot ciet acis, koncentrē šobrīd savu uzmanību uz elpošanu. Sajūtot, kāds ir tavas elpošanas ritms. Tu vari sev ļaut, lai tava elpa plūst brīvi un viegli, un sajust šo savas elpas ritmu. Kad ir izveidots kontakts ar savu elpas ritmu, sajūti savu sirds ritmu. Ļaujot sirds ritmam kļūt vienmērīgam un mierīgam. Un pamēģini savā apziņā noturēt gan sirds ritmu, gan elpošanas ritmu. Starp viņiem noteikti ir kāda saspēle. Un tad pievērs uzmanību savam mugurkaulam. Un ja tev izdodās sajust, kā arī mugurkaulam ir savs pulsācijas ritms, sauc par kraniosakrālo ritmu, no mugurkaula astes daļas līdz augšējam skriemelim plūst pa muguras smadzenēm arī enerģija, un arī viņai ir ritms. Tu vari viņu mēģināt vizualizēt, iztēloties, kāda ir šī plūsma. Tad vismaz sajūti savu mugurkaulu. Un tad es tev aicinu atvērt plaukstas, novieto viņas vienkārši ar skatu uz augšu, atvērtas plaukstas. Un visu savu uzmanību koncentrē uz pirkstu galiņiem. Mēs to darīsim 1 minūti, mēģinot sajust katru pirkstu galiņu. Iespējams, tu vari sajust, viņā parādās siltums vai kāda tā kā radatiņā vai augstums tieši otrādi, bet tu viņus sajūti. Katru atsevišķu pirkstu galiņu. Viņi pilnīgi tā kā piebriest ar tādu tavu uzmanību tur. Un lēnām pārslēdz uzmanību no pirkstu galiņiem uz visu plaukstu, uz abām plaukstām, vienu un otru. Piepildot savas plaukstas ar absolūtu tavu uzmanību uz savām plaukstām. Varbūt tu arī savās plaukstās sajūti, vai viņas kļūst siltas, vai tur veidojās kādas citas sajūtas, ir fiziskas. Un tagad mēģini plaukstas vienkārši pats pavirzīt vienu otrai pretī, lēnām. Un ļoti, ļoti lēni mēģini plaukstas
tuvināt vienu otrai, līdz tu sajūti, ka starp viņām ir tāda tā kā pretestība, tā kā gaiss vai tas telpas starp viņām kļūst blīvāka un tad tā kā bezmaz vai atspērīga veidojās. Kad tu saproti, ka tu tālāk vairs pat īsti nevari salikt viņas kopā. Var paspēlēties ar to atspērīgumu, var tā pagrozīt, pamēģināt turpu šurpu viņu sajust. Tāda blīvāka telpa veidojās. Lēnām atveram, atnākam atpakaļ, izkustinam ielpa, izelpa. Šeit un tagad atpakaļ. Vai izdevās sajust tādu blīvējumu, varbūt varat tur ierakstīt vai kādu plusiņu, redz, Aivaram nesanāks. Varbūt jāpakoncentrē. Tie ir uzmanības koncentrēšanas, vai kas Sanitas rāgdas sanāca. Okay. Šis ir... Kāpēc šis ir svarīgi saprast, jo, kur aiziet uzmanība? Es nezinu, tiem, kur nesanāca, jūs pamēģināt pēc tam mājās paši klusumā, kad ir nevis mana balss, bet varbūt, ka jums ir vajadzīgi atslēgties pašam, ieiet sevī un sajust. Jo katrs cilvēks ir spējīgs sajust to, kur aiziet uzmanība, tur aiziet enerģija. Un tas ir viens no veidiem, kādā veidā nevis, jo kā mācās mūsu prāts. Mēs zinām vispār ļoti fantastiskas un daudzas lietas. Bet ir tāda lieta kā reakcija. Un reakcija bieži ir tā, ko mēs esam pieraduši darīt. Nevis mēs reaģējam saskaņā ar kaut kādām savām jaunapgūtajām zināšanām, bet ja mēs savas zināšanas neesam izlaiduši caur ķermenisku pieredzi, ko mēs šobrīd centāmies izdarīt ar šo te uzmanības koncentrēšanu, līdz ar to tad tas nepamaina reakciju. Tāpēc ir tik daudz izlasītu skaistu teoriju, bet izmaiņas nenotiek, jo nav pieredzes. Jo tāpēc ir vajadzīgi šie te vingrinājumi, kas iedod tavām smadzenēm pilnīgi citus neironu savienojumus, lai viņas sāktu reaģēt savādāku situācijās, kurās tev nav laiks padomāt, kur tev ir jādara risinājums. Un šādu te treniņu rezultātā, kāpēc ir forši doties uz visādiem treniņiem, retrītiem un tā tālāk, mēs vienkārši veidojam šos te jaunus neironu savienojumus, kas pilnīgi savādākā veidā sakompilē tavas domas, idejas, un tev rodās pilnīgi citi risinājumi dzīvē. Vecais labais stāsts par vilkiem. Jūs noteikti esat tādu dzirdējuši, nezinu, uzrakstat tur īšķi uz augstu vai īšķi uz leju, vai kurš nav dzirdējis stāstu par to, ka mūsos mājo divi vilki, tā kā baltais un melnais, kurš no viņiem stiprāks? Sanita nav dzirdējusi to stāstu. Bet stāsts jau ir ļoti vienkārši. Viņš jau ir izstāstījis principā par to, kad ir cilvēks mēdz nodoties tādām pozitīvām domām, ja, kad es visu varu un es tagad iešu uz priekšu un man viss izdosies un es meklēju risinājumus. Un tā ir tā saucamā izaugsmas domāšana. Tas nav stāsts par pašapmānu. Tas ir stāsts par gatavību uzņemties atbildību, savu spēju atrast risinājumus un šo te ticību, ka es esmu varošs, es esmu spējīgs, es esmu vērtīgs un nesēju uz priekšu. Savukārt tas nosacīt melnais vilks būtu vairāk tāds, kas ir šī te upura loma, upura domāšana, kur cilvēks noveļ atbildību uz kādu citu, un savā komunikācijā attaisno savu nespēju vai nerīkošanos ar citu cilvēku rakstura īpašībām, kas ir izvērtētas pēc tā cilvēka subjektīvā viedokļa. Ja, tā kā tikko tu meklē attaisnojumu savām rīcībām, tā skaidrs, ka tā ir upura domāšana. Kā tikko tu meklē risinājums, kā atrisināt, tā ir izaugsmes domāšana, tas ir labais vilks. Uzvar iekšā tevī tas, kuru tu baro. Barojās tas vilks ar uzmanību. Ja, tā kā saliekam kopā, kur aiziet tava uzmanība, uz sevi žēlošanu vai uz risinājumu meklēšanu, tas arī vilks kļūst stiprāks. Un uzmanības fokus.
Tas ir viens no patiesībā tādiem sarežģītākajiem cilvēku apziņas muskuļiem, mērķiecīgi noturēt fokusu. Piemēram, mēs koncentrējam uzmanību 1 minūti uz pirkstiem, 1 minūti uz plaukstām, mazliet uz elpošanu, uz sirds ritmu. Paši priekš sevis atzīmējot godīgi, cik jums ir viegli un vienkārši koncentrēt uzmanību uz vienu konkrētu uzdevumu. Ja, cik notiek konference galvā un cik viegli tev ir aiziet tajā fokusā, kur tu fokusē savu uzmanību uz konkrētu tā brīža lietu vai situāciju. Un tas, kas jūs ar priekšā ir tās divas asis, gribu, negribu, nav un ir, kas telpu sadala 4 kvadrantos, kur, ja tev ir tas, ko tu gribi, tad ir un gribu, tad tava uzmanība ir uz pateicību. Ja tu gribi, bet tev nav, kā cilvēki, ko nozīmē scrollēt Instagram un Facebooku, ja? Aiziet, man pilns ar luxury bildēm, ar skaistiem, tur pusdienu piedāvājumiem, ar ceļojumiem, ar ko tik viens cilvēks lielās sociālajos tīklos, ja? Tātad tu redzi, es arī tā gribu, bet man nav, ja? Skaidrs, kur ir uzmanība. Ko mēs barojam tādā veidā. Savukārt, es negribu un man nav. Bailes. Tā ir ilūzija. Es sēžu un baidos, kad es tagad tur, pensijas vecumā dzīvošu, kā man būs nauda tur kaut kāda, vai man pietiks, vai man būs tur. Tā ir ilūzija, tas vēl nav noticis. Un jo vairāk mēs to barojam, jo nevelti ir šie teicieni, ja tur, no kā tu baidies, tas arī piepildās. Tāpēc, ka ja tu visu laiku velti tam uzmanību, tas arī izaug loģiski. Tur nav nekāds maģijas, tur visam apakšā ir loģika. Savukārt, tas lauciņš, kas ļoti daudziem nepatīk, bet ir ļoti vajadzīgs, ir tas, kas tev ir, bet tu negribi. Un tas ir tavs problēmas. Tas ir tas mans lauciņš, tas konflikta risināšanas lauciņš, jo tev ir, un tu negribi, un tev ir iekšējais diskomforts par to, bet šis ir tas brīdis, kurā parādās tas, ka vai nu tu ieņemsi upura lomu un attaisnosi savas problēmas ar citu cilvēku rīcībām, nerīcībām un situācijām un tā tālāk, līdz pat politiķiem un kaimiņiem, visu kaut ko var attaisnojošos iemeslus var atrast bezgalīgi. Vai arī tu ieiesi tajā izaugsmes domāšanā un sapratīsi, es varu to atrisināt. Ja tas ir manā dzīvē, es to vienkārši sāku risināt, uzņemties atbildību. Un tieši tas pats ir arī ar finansēm. Tu redzi, kas tev ir, un tu sāc uzņemties atbildību, vienkārši to risināt. Un tie 2 vilki, ja man tagad, es nezinu, es te varu kaut kā apvilkt apkārt vai ne, bet tur, kur ir lauciņš pateicības un problēmas, ja mēs viņu apvienojam, apvelkam kopā, tad tā ir baltā vilka barošana. Ja mūsu uzmanība ir, kāpēc ir forši to pateicības praksi sevī vairot, tas pabaro tavu šo balto vilku, un tev ir vieglāk risināt problēmas. Tu iegūsti iekšēju pārliecību, ticību, ka tu vari. Savukārt, jo tu vairāk aizēji šajā te domāšanā ārpus sevis par bailēm, par nākotnī, kas vēl nav, un visu kaut ko, un meklē, esi tajās ambīcijas, nav slikti gribēt vajag. Te ir jāatrod tie pareizie vārdi un tas pareizais iekšējais dialogs, bet ja tu velti to uzmanību tikai skrullējot, un es gribu, bet man nav, un sevi žēlošana, tad skaidrs, ka tas ir tas melnais vilks, un tu viņu baro, un tad viss ir tavās rokās, ja, tā kā par to tauriņu. Ja ir dzīves tauriņš tavās rokās, un tad vai viņš būs dzīves vai miris, tas ir tikai viss ir tavās rokās. Tālūk. Jā, šito laikam es jau pateicu, bet zināt kā, mēs tā kā ar to savu uzmanības fokusēšanos, mēs patiesībā, mēs sevi pārstāvjam tā kā tādu rādio, tas iekšējais stāvoklis, tas mans esības stāvoklis,
ir vai nu tas baltais vilks, vai nu tas melnais vilks, piemēram. Ja? Vai nu tu esi resursā, vai nu tu neesi resursā. Un tas tāpatās tā kā radio. Tu brauc mašīnā, tu ieslēdz radio SVH rock, tev skan rock mūzika. Tu ieslēdz radio klasika, tev skan klasiskā mūzika. Un šeit tieši tāpat. Tu ieej pateicībā, un tas pamaina tavu iekšējo stāvokli. Tev domas ir pilnīgi citas, risinājumi ir pilnīgi citi. Tu ieeji stāvoklī, tu esi paskrūlējis Facebooku, un tagad tu sāc kaut ko risināt. Ja tu esi stāvoklī, tā tad es gribu, bet man nav, un tagad no šī stāvokļa tu gribi kaut ko risināt. Un tas teiciens par to, ka nākotnē pastāvēs tas, par ko tu rūpējies šodien, un tava uzmanība ir tas enerģijas avots, no kā aug tieši tas iekšējais tavs stāvoklis, tas notiek ļoti neapzināti. Un tieši, ja tu risini, pieņem lēmumus no savu šī iekšējā stāvokļa, tas ir tieši tas, ko tu audzē. Nu, lūk. Es varu bija arī tas, bet tu saki man. Viss kārtībā. Tur bija, ja tu paslēdz atpakaļ, tur ir tas pēdējais teikums par to, ka tavu dzīvi vada tie, kam tu uzticies. Un tas bija arī tas mans sākuma, tas vēstījums. Jā, kam tu uztici savas finanses? Vai kam tu uztici savu lēmumu pieņemšanu? Vispār, pa dzīvi, jebkuros jautājumies, vai tie ir politiķi, vai tās ir reklāmas, vai tās ir zvaigznes, vai tie ir eksperti kaut kādā savā jomā, vai tas ir kaimiņš, kur tu esi saticis uz ielas, un viņš tev ir pateicis visu patiesību. Vai tas ir tavs iekšējais miers, tavs iekšējais klusums, kurā tu skaidri zini, kas priekš tevi šobrīd ir labi, kas nav labi, ko tu šobrīd vēlies, ko nē. Un visspēcīgākais garīgais skolotājs ir klusums. Kad tu esi pats ar sevi klusumā. Tas arī iedod to prāta skaidrību, to resursu, ka tu nevis dzenies kaut kam pakaļ, bet tu pats kļūsti par to iekšējo esību, kad tu sevi sakārto. Un no tā tu esi īsti un autentisks, un tad tu vari nokļūt arī savā finansiālajā tajā straumē. Ejam tālāk. Tajā finansiālajā straumē, kura ir tev visatbilstošākā. Un, ja mēs runājam par naudu, tad vispār par jebkuru tēmu, par kuras runājam, man patīk aiziet līdz izpratnei, sākt ar izpratni par to, ko es vispār saprotu ar šo. Un lai to izdarītu, viselementārākais uzdevums ir patiesībā asociācijas. Tu vienkārši uzraksti vārdu un godīgi par sevi, priekš sevis. Ja tu tagad paņem papīra lapu, uzraksti vārdu nauda, tur ir rakstīts pierakst 5 asociācijas, bet vispār vajag 10. Tā kā, ja jūs esat gatavi, minūte laika, ātri, neko neturot galvā, vienkārši rakstot nauda un 10 asociācijas. Bam, 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 bam. Ja kurš ir gatavs padalīties ar savām asociācijām komentāros, vispār superīgi. Mēs varam iziet tam cauri. Jā, tā kā es uzņemu laiku, uzrakstam. Vēl pusminūtīti. Un, ja kādam ierakstās komentāros, kāds nāk asociācijas, kas ir nauda, būs ļoti interesanti. Un stop. Ja jums uzrakstījās 7, ok, ja jums uzrakstījās 13, arī ok, tā patiesība par to, ko jūs patiešām domājat par naudu, slēpjas kaut kur pa vidu, tur, kur ir noņemts pirmais slānis, ir izrakstīts,
Tad jau nāk kaut kādas tiešām tādas, kas ir zem tā virsējā slāņa, un tie pēdējie jau parasti ir tādi, tā kā pievilkti. Ko tad es vēl varētu pateikt ar naudu, par naudu? Tāpēc tās vidējās asociācijas tās varētu būt visprecīzākās, kā tu par naudu domā šobrīd, kas tas ir tavā dzīvē, un kādas sajūtas tas tevī raisa. Jo tad, kad mēs runājam par iekšējo mieru, mums ir tas iekšējais miers, mums ir svarīgs ar tas līdzsvers, kur mēs esam piedzīvojuši tādus dažādus tos laikus arī bērnībā, un kā kuram daudziem no mums ir tā, ka nauda rada spriedzi, tāpēc, ka bērnībā ir piedzīvoti savi izaicinājumi saistībā ar naudu, un tās iekšējās sajūtas, viņas nekur nav pazudušas. Bet tad ir tās vēlmes vai pat tā vajadzība pēc viņas, jo bez viņas tu nevar izdzīvot, un tad ir vai nu tu dzenies viņai pakaļ, un es tajā neapzinātajā tajā vāveres ritenī iekšā, vai nu tu beidzot paskaties, ir pat tāda praksa, ja tu paņem naudu, no maka izvēlas to naudu, kas tev ir, tu paņem viņu rokās, skaties uz viņu, vēro viņu, parunā ar viņu. Tā kā reāli vienkārši parunā ar savu naudu, lai kā arī tas izklausītos, bet tu vienkārši parunā un izvērtē, jo tā plūsma, tas, ko es saprotu, tās ir attiecības ar naudu. Mums, jebkuram no mums ir kaut kādas attiecības ar naudu, vai nu viņas ir labas, augošas un plaukstošas, vai nu mēs esam sastrīdējušies, bet šā vai tā viens pie otra velkamies, ja? Tā ir drāma, vai nu tas ir romāns. Un kā jau jebkuras attiecības, mēs viņus varam kopt un veidot. Tieši caur šo te pašapziņu, pašrefleksiju, apzināšanos atbildēt sev uz jautājumu, kādā rāmītī vai kādu leiblu es esmu uz naudu uzlicis vai uzlikusi. Un par šo domājot, es varu padalīties ar savu pieredzi. Protams, to, ko es stāstu, es praktizēju un daru pati. Un es saprotu, ka dabā viss jau ir. Un jūs man varat piekrist vai nepiekrist, bet cilvēks nav spējīgs izgudrot neko jaunu. Vienkārši cilvēks smadzenes tām nav paredzēts. Viņš spēj uztvert informāciju, pārkompilēt informāciju visdažādākajos radošajos veidos, bet viss dabā, kas ir pastāvoši, mēs rīkojamies saskaņā ar fraktāļu principu. Tas nozīmē, ka viss jau ir lielākā vai mazākā mērogā, mēs tikai to pašu kaut kā citādākā veidā atreferējam. Un es meklēju, kas tad ir tā nauda, kas ir, mēs viņu esam manifestējuši un izveidojuši par banknotēm un monētām. Bet viņai apakšā ir kaut kāds princips, kaut kāds pamat uzdevums, pamat funkcija, ko viņi vispār pilda. Un cilvēka ķermenis vispār kā cilvēka organisms tādā ziņā ir, tāpēc saka, klusumā tev tās atbildes vienkārši nāk pašas, jo tavs ķermenis ar tevi runā un tavs ķermenis ir apvienojošs elements visam, kas dabā patiesībā pastāv. Un ja es pajautāju, kas manā ķermenī atspoguļo naudas funkciju, tad tā ir asinsrite. Jo ko dara asinsrite? Mēs zinām, ka naudu salīdzina ar plūsmu, naudai ir jāplūst, nevis jābūt tādā savā tajā kaut kādā muciņā. Lūk, tad ko dara asinsrite? Viņa apgādā katru tavu organismu šūnu, katru orgānu ar tām nepieciešamajiem resursiem. Un nauda ir viens no resursiem, savukārt šī naudas enerģija, naudas plūsma ir tieši tās asinsrites atspoguļojums, kur viņa plūstoši apgādā tavas dzīves jomas ar vajadzīgo resursu. Un ja tu viņus apzinies, kas tu esi, kas tev ir vajadzīgs, kāds ir tavs resurs, kādā veidā tev ir vajadzīga šī finanšu vide,
tu viņu arī sāc radīt, kurā tu vari brīvi būt mierā tajā laimīgajā cilvēka normāla stāvoklī. Ja cilvēka normāls stāvoklis nav stress vai skriet pakaļ, nezinu, kā medīt tikai visu laiku. Ja? Tas ir, varbūt kādam ļoti patīk medības un ir forši pamedīt, bet tu visu laiku nevari būt tajā stresā. Tu vari, tev ir jāaug un jāattīstās, un tad ir kaut kāda vide, kurā tev to darīt ir vislabāk, visdabīgāk. Man ļoti patīk tas salīdzinājums ar dārzniecību, kur tu saproti, ja tev ir jāstāda rozes, tev vajag tik skābu, tik sārmainu augsni, ja tev ir jāstāda melens, tad tu viņus labāk blakām nestādi, kaut kā vismaz metra attālumā, jo katram ir sava vide, kurā viņš var dot vislabākos augļus, vislabāko sevis versiju. Un mums jau var gribās būt vislabākā sevis versija, un tad no šīta stāvokļa tad arī apzināties viņu un tad arī pieņemt tos lēmumus, kas ir attiecībā par finansēm, kur ir vienkārši tās ir finanšu kompetences, finanšu prasmes, kuras zinot, tu uzņemies to vadību pār sevi, nevis ļauj kādam citam vadīt to savu zirgu, uz kuru tu sēdi, lai tavas finanses aiziet ne tur. Man vēl tur praksa pārējā elpošana, apzināti vēro savus lēmumus. Elpošana, zini kā, ar elpošanu mēs vispār ļoti daudz ko varam izdarīt. Un tas ir viens no veidiem, kā pārslēgt savus tos iekšējos stāvus elpošana, vingrošana, meditācija. Tie visi ir instrumenti, tas ir tās mentālās aptieciņas. Tas, ko es ar to gribu pateikt, ir, ka, man liekas, ka nākamajā slaidā man tur bija to mentālo aptieciņu, vai ne, neatceros. Man tur vēl ir. Droši var iet uz priekšu, jo, teiksim tā, ja mēs redzam, ka nauda ir kā tāds atspoguļojums tavam iekšējiem stāvoklim, ļoti, ļoti līdzīgi, fiziski, ja mēs, apdedzinamies vai iegriežam pirkstā vai, tur salaužam kaut ko, mums ir skaidrs rīcības plāns, mums ir, tur plāksteris, smēres, ģipsis, darām. Patīkami, nepatīkami, skaidrs, ka nepatīkami, visticamāk, bet darām, lai sevi savest kārtībā. Ar iekšējo stāvokli, ar savu esības stāvokli ir ļoti līdzīgi, pat tāpatās. Ja tu pieņem faktu, ka justies drūmi, noguris, nožēlojams, stresā, kā vēl var aprakstīt, nelaimīgs, tas nav cilvēka normāls stāvoklis. Tāpat kā cilvēka normāls stāvoklis nav staigāt ar salauztu kāju vai sāpošu vēderi. Tas nav normāls stāvoklis. Un tad ir kaut kādi instrumenti, kādā veidā tu sevi atgriez savā šajā te resursu normāla stāvoklī. Kamēr tu to neesi izdarījis, tu vienkārši nerīkojies tālāk uz priekšu. Es vēlos ļoti papildināt, kad, piemēram, aktīvāk darbojoties finanšu tirgos, pērkot, pārdodot aktīvus, viens no nosacījumiem pirms vispār atvērt vaļā biržu ir, kad es saprotu savu emocionālo stāvokli, es tā kā nofiksēju, kur es atrodos, kā es jūtos, vai es neesmu pārāk alkatīgs, vai es neesmu pārāk bailīgs. Un patiesībā, ja mans emocionāli mentālais stāvoklis nav balansā, es nemaz nedrīkstu darīt tādus nopietnus finanšu transakciju, tādus lēmumus. Un tas pats jau ir ģimenē, ja es jūtos stresā vai kaut kā esmu uzvilcies, diez vai ar sievu sanāks sekmīgi atrisināt kaut kādu varbūt komplicētāku sarunu. Un tas pats grūti būs aiziet ar darba devēju konstruktīvi izrunāties, ja es esmu kaut kādā psihoemocionāli nestabilā stāvoklī, tāpēc pirmkārt ir jācenšas sevi atgriezt atpakaļ tuvāk sev uz šeit un tagad, un tad tālāk darīt visas lietas, ko es gribu darīt miedarbībā uz ārpusi. Jā, tas ir, es to saucu par sevis meistarības ceļu, apzinātības ceļu, pašapziņas ceļu, kur tu saproti, ka viss ap tevi apkārt notiekošais ir patiesībā ir tieši tā tevis refleksija. Un tu vispirms sakārto sevi, savīt kārtībā sevi, un tad tu ej un rīkojies. Jā, saki. Varbūt es īstenībā jūtu, ka mēs ļoti labi runājam,
laiks iet, bet varbūt es pārlekšu pār šim slaidam, kad mūsu dzīvē jau pēc būtības nav tikai darbs un bizness, kas varbūt varētu aizņemt tur maksimums 40%. Mums būtu vēl arī tas laiks, ko mēs veltam, lai mēs izglītotos, mācītos, lai mēs noturētu savu stabilitātē, vai tas ir iet staigāt, vai sarunas, vai varbūt kaut kāda terapija. Ir laiks, ko mēs veltam attiecībām, un ir laiks, ko mēs veltam tātad veselībai. Un tā īstā labklājība ir faktiski, kad šie pīlāri, kā minimums šie 5, ir balansā. Un katrs priekš sevīm var piezīmēt, kurš pīlārs man šobrīd ir varbūt sarkanajos, jau stabiņos, un kuram pīlāram es neveltu laiku. Un tas kopums, par ko tu rūpējies šodien, tas arī faktiski nodrošinās vai nenodrošinās tev labāku dzīvi vēlāk. Un es dodu vārdu Olgai. Jā, šis ir tāds vairāk, take a picture of this, nofočēšanas vērts slaids, kur vienkārši tev atgādināt tā kā kopsavilkumā par šo te es esmu stāvokli, ka tas ir tieši tas radio slēdzis, kurš vistiešākajā veidā ietekmē to, kādas domas tu uztversi, kā signāls, kāds pie tevis nāks, ja jūties slikti. Tad vingrošana ir vislabākais veids, kur kustības vai pamainīt vienkārši pat pozu, darbinot muskuļus, organisms izstrādā pozitīvos hormonus, kas pamaina domāšanu. Tieši tik elementāri un tieši tik vienkārši grūti sev piespiest, bet nav variantu. Atceramies, var sev motivēt ar sekām, kas būs, ja es to neizdarīšu. Tad ir par tām, tur bija, par to gribu, negribu un par to resursu atjaunošanu. Vienkārši formula patiesībā, kā pamats, uz kā balstīties, lai iet tālāk uz priekšu par to sevis meistarības ceļu. Nevis strādāt vairāk, bet es resursā vairāk. Nākamais, tev beidzamais laikā manā ir tā... par to mentālo aptieciņu vēlreiz, kuru es aicinu katru priekš sevis veidot. Mums katram mājās ir kaut kāda fiziskā aptieciņa, kurā ir kaut kāda plāksteri, eļļiņas, smērīs, kurš dod priekšroku, tad izveido priekš sevis arī mentālo aptieciņu, tad, kad tu esi mentāli resursā, lai tev būtu skaidrs, kas ir tie instrumenti, kas tevi labvēlīgi ietekmē un atjauno tevi tavā resursu stāvoklī. Vai tās ir ikdienas prakses katru dienu, un pa 5 minūtēm, un tad reiz nedēļā kaut kāds lielāks rituāls vai darbošanās. Bet tev ir skaidri jāzina, kas ir tie instrumenti, kas tevi atgriež atpakaļ tavā resursā. Kas tev strādā labi? Šis ir mans mīļākais, laikam, topiks. Kā es līdz tam visam nonācu. Un kāpēc tieši konflikta risināšana? Jo tad, kad mēs, tur, kur bija tas gribu, negribu, ja ir, nav, un tad, kad mēs saskaramies ar to, ka man ir, bet to es negribu, un tās ir manas problēmas, un, kā es saku, tas ir tas iekšējais konflikts parasti, ka man tas ir, un es to negribu, un tajā ir tava vislielākā, autentiskā, garīgā tieši izaugsme, kur es daudz pētījusi dažādas garīgas mācības un visu kaut ko, un tu saproti, ka garīgā izaugsme nenotiek tad, kad tu kādam seko. Garīgā izaugsme notiek tad, kad tu atrisini tieši to, kas tev tajā brīdī ir jāatrisina, un tie ir tie iekšējie konflikti, kas izpaužas arī, protams, ārēji, bet tieši tad notiek tavas patiesās izaugsmes, tavas transformācijas, kur tu atveries kā savā būtībā, savā esībā. Lūk. Tātad atrisini savu naudu, uzzini par investēšanu un izaugam šajā jomā. Jā, un vēl man gribās arī pieminēt, ka ir ļoti svarīgi, kas ir tā vide, ja tie 5 cilvēki, kas ir man apkārt, un ir labi pavērtēt, vai tā vide, vai tie cilvēki man palīdz augt, vai patiesībā viņi man vairāk iedzina šajā stresa stāvoklī, trauksmes stāvoklī, no kuras man ir ļoti grūti pieņemt kaut kādus labus un labvēlīgus lēmumus. Un lai mums visiem izdodās, vai ne, vienmēr noturēt sevi šajā lielajā balansā, jo tas tiešām nav nemaz tik vienkārši.
Bet tad, kad mēs esam balansā, tad ķeramies tālāk. Mums ir pēdējā sadaļa par praktiskajiem soļiem, ja praktisko investēšanu. Es teicu, ka tas nav tik sarežģīti patiesībā nodrošināt, ka kapitāls var augt ar 10 vai vairāk procentu atdevu gadā, un tad dažas definīcijas no paša sākuma, jo varbūt ne visi īstenībā orientējās finanšu tirgos, tad, ja es neko nezinu, un vienlaikus negribu īpaši neko daudz zināt, tad viens no drošākajiem, stabilākajiem, diversificētākajiem finanšu instrumentiem ir tautā saukts par ETF, jeb Exchange Traded Fund no angļu valodas. Un ko tas nozīmē? Faktiski tas nozīmē, ka iegādājoties, ja es kā ieguldītājs, un es negribu varbūt nekustamo īpašumu, es negribu uzņēmējdarbību, bet es gribu, lai mani aktīvi nes atdevi, un es vēlos, lai tie ir pasīvi un lai tie ir pietiekami likvīdi, kad es jebkurā brīdī varu tam tikt klāt. Tad faktiski šis ETF iegāde, ETF ir ļoti daudz un dažādi, nozīmē, ka es kļūstu par investoru, ja īpašnieku veselam, grozam uzņēmumu. Tas būtu apmēram tā, ka es kļūstu par dalībnieku daudz uzņēmumu kopumā, bet vienlaikus man netur jārūpējās par to, lai tas uzņēmums labi strādā, netur jādzenā valde, nevarbūt jādzenā darbinieki. Un tas ir visvienkāršākais tāpēc, ka nav jāanalizē atsevišķi uzņēmumi, tam ir ļoti zemas komisijas maksas visbiežāk, tas ir iegādājams visbiežāk caur jebkuru brokeri, pat caur Latvijas bankām, kā caur brokeriem, tur gan viņi ir mazāk, bet, protams, arī caur tādiem zināmākajiem Latvijā Interactive Brokers vai tas pats Revolut, es pieļauju, ka daudziem ir zinām šī te banka aplikācija. Un kāds ir tas foršais šī ieguldījuma varbūt bonus, ka faktiski tie ir mani līdzekļi, pie kuriem es varu jebkurā brīdī piekļūt, jo tie ir augsti likvīdi. Tas nav kā nekustamais īpašums, kad ir kaut kāds force majeure vai sākās karš, praktiski es ar savu dzīvokli maizi nopirkt veikalā nevaru. Tāpatās arī uzņēmums, tas prasa tādu aktīvu iesaistīšanos, bet tad faktiski caur šādiem finanšu instrumentiem es varu kļūt par investoru, jo šie finanšu instrumenti aug un attīstās šie uzņēmumi, arī pietiekami pasīvi. Un otra lieta, kas pilnīgam iesācējam ir noteikti jāzina, kad ir divas stratēģijas tāda, kad es ļoti rūpīgi mēģinu notēmēt pareizo laiku un pareizo tur tādu specializēto ETF, un tad šauju, vai otra lieta, kad faktiski, ja es nevēlos iedziļināties, es priekš sevīm saprotu, ka, teiksim, reizi mēnesī vai reizi nedēļā ir kaut kāda naudas summa, ko es novirzu šim ieguldījumam, to sauc par dollar cost average stratēģiju. Un ko tas nozīmē, kad visi finanšu instrumenti parasti staigā uz augšu, uz leju, viņi tā kā viļņojās. Un, ja tas ieguldījuma stratēģija paredz, kad es pērku reizi nedēļā vai reizi mēnesī, es tieku līdz šai vidējai mediānai un faktiski šai vidējai izaugsmei, jo ja ETFs aug, es nopērku varbūt par to pašu summu, bet mazliet mazāk akcijas, bet ja viņš krīt, es nopērku vairāk akcijas par to pašu summu un sanāk statistiski, matemātiski, kad es sekoju līdz indeksa izaugsmē un mani aktīvi aug. Un vēl viena ļoti tāda būtiska lieta, kas jāzina, ja es esmu pilnīgi varbūt tā kā pašā starta fāzē, un es arī varbūt nemaz īpaši daudz nezinu par sevīm, tātad pirmkārt ir apmēram vismaz jāsaprot tas savs riska tolerances līmenis, vai tu esi ļoti konservatīvs, kad tev labāk droši, lai viss ir droši, mazāk atdevu, bet drošāk, vai tu esi tāds pietiekami uz risku orientēts, tu spēj šo risku tolerēt, un tad tu vari sev dēvēt jau par pietiekami agresīvu investoru. Un to nosaka pēc tādiem 5 galvenajiem punktiem, cik ilgu laiku tu vēlies turēt, vai esi gatavs turēt savus ieguldījumus, jo īsāks laiks, jo tā kā rekomendācija ir konservatīvākus portfeļus izvēlēties, jo garāks laiks, jo tu vari faktiski atļauties agresīvākus gājienus. Viss, man liekas, būtiskākais ir emocionāli saprast, kā es jūtos tad, kad īstenībā tirgi svārstās, jo pilnīgi visi finanšu tirgi svārstās. Arī mūsu drošais pensiju uzkrājums, kurā katru mēnesi darba devējs, ja jūs strādājat algot darba skaita naudu, arī viņš svārstās, un pēdējā gadā bija īpaši nosvārstījies uz leju, par ko ļoti daudz bija tādu ņemšanās sabiedriskajos medijos. Trešā lieta ir priekš sevīm saprast, ja kaut kas notiek, force majeure, kādas ir šīs manas prasības ātri piekļūt naudai, tāpatās šī riska tolerance kopumā, un kāda ir vispār man ienesīgu mērķi. Un mēs šobrīd runājam par pilnīgi tādu pasīvu investēšanu, kad es pamatā laiku veltu savām aktivitātēm un ieguldīšanu vienkārši ir tā vieta, kur es tā kā noparkoju tos savus pārpalikums pēc ieņēmumiem un izdevumiem.
Un vēl viena definīcija, ko būtu vērts paņemt mājās pēc šī webināra tiem, kam tas viss ir kaut kas jauns, kad faktiski pasaulē eksistē tādi tirgus indeksi, un tie ETF, ko var nopirkt, tas patiesībā caur ETF mēs pērkam dalību šajā tirgus indeksā. Un tādi populārākie zināmie pasaulē ir S&P 500, tie 500 Amerikas vidēji dažāda ranga straujāk augošie uzņēmumi, un faktiski iegādājoties ETF, kas satur dalību šajā Amerikas tirgus indeksā, jūs varat sevi uzskatīt kā par investoru visā Amerikas ekonomikā, un ar ko ir labi šie tirgus indeksi, kad viņus iekļauj un iztver, kad uzņēmums šajā indeksā ik pa laikam ieliek iekšā un izņem ārā. Tas nozīmē, ka šajos indeksos apkopojas visperformējošākie, vislabākie, ar straujāko izaugsmi un stabilākajiem finanšu rādītājiem kopumā esošie uzņēmumi. Tas nozīmē, ka pat ja man nav zināšanas tur finansēs uzņēmējdarbībā, tad faktiski es varu būt līdzīgi pašnieks šajā izaugsmē tirgus indeksā caur manis izvēlēto ETF, kas ir nopērkams biržā. Un, protams, kad ir atkarīgs, kurā brīdī tieši es ieguldos vai neieguldos, bet vidēji 8, 10, arī 15% ir faktiski pilnīgi sasniedzama atdeve vidējā termiņā, īpaši ņemot šā brīža inflācijas apjomu, naudas printēšanas ātrumu un īstenībā AI ietekmi uz visu šo te kopējo attīstību. Un te ir daži piemēri, 3 slaidi, tīri, lai varbūt rastos tāds personīgāks priekšstats, kāds var ietekmēt mani. Piemēram, ir tāds tirgus indeks, kur ir pasaules attīstīto tirgus akcijas, un tas būtu tādam nosacīti, ja es esmu konservatīvs, es gribu, lai man visi riski ir diversificēti, es vēlos tā kā vienkārši iegūt no tā, ka visas pasaules tirgi kopumā attīstās, un viņi attīstās vienkārši iemeslu dēļ, kaut vai tāpēc, ka katru gadu pieprintē 8, 9, 10% jaunas naudas klāt, ja, kas rada mums šo inflāciju, ko mēs dienā ieraugam patiesībā veikalā. Un tad, piemēram, konservatīvam investoram šāds te visas pasaules izaugsmes portfelis, kurš ir pietiekami drošs pret kaut kādiem force majeure specifiskos reģionos, iepriekšējos 10 gados ir nodrošinājis apmēram 10% katru gadu atdevi, 10,2%. Precīzāk man sanāca sarēķināt. Nākamo gadu mērķis varētu būt nedaudz mazāks, kā to prognozē eksperti. Protams, nevar prognozēt, kas notiks nākotnē, balstoties uz iepriekšējiem rezultātiem, bet mēs tikai varam pieņemt, ka pēdējos 100 gados visi šie indeksi ir auguši, un attiecīgi ir vienkārši jautājums, cik viņš augs. Vai tie būs patiešām ļoti konservatīvi, tur 5-8%, vai varbūt viņš turpinās arī kaut kādā brīdī uzrādīt šos 10%. Ja jau tā agresijas, jeb tā varbūt vēlme gūt labāku atdevi no sava ieguldījuma portfeļa ir lielāka, tad var kombinēt šajā savā pirmajā ieguldījuma portfelī vairāk šo te pasaules akciju un iegādāties vienu citu konkrētu ETF, kur tiešām ir visas pasaules akcijas un mazliet piekombinēt klāt tieši attīstības tirgu ETF un šo te indeksu iepriekšējo gadu atdevis ir bijušas 10 gadu atdevis ir bijušas 7% un 9%, bet šiem indeksiem nākamajos gados dažādu ekonomisko iemeslu dēļ tiek prognozēta straujāk izaugsme. Varbūt tas būs tiešām arī šie 7-9%, bet varbūt 10 un 15%. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, bet tas atkal ir pilnīgi pasīvs instruments, ja 2 instrumentu kopums, kurā var ieguldīt jebkurš un jebkurā brīdī pie šiem līdzekļiem patiesībā piekļūt, un kas ir pietiekami diversificēti un stabili arī. Ja? Un trešais jau tādam enerģiskākam investoram, kurš sevi jūt šo te riska zonu krietni augstāku, var būt piemērs ar 3 ETF-iem, kas satura atkal katrs tur entos uzņēmumus. Tas ir tas pats S&P 500 indeks. Tam var pielikt klāt tehnoloģiju indeksu, tie, kas tic mākslīgā intelekta attīstībai, robotizācijai un visam citam, ar ko mēs šobrīd saskaramies, kas ir tāda, faktiski intelekta revolūcija, kas bija tur interneta revolūcija, bija elektrības revolūcija, tad šobrīd mēs dzīvojam tādā ļoti interesantā laikmetā, kad faktiski daudz kas ļoti mainās. Un, ja ir vēlme un ticība šim te inovāciju un AI, ja mākslīgā intelekta sektoram var piekombinēt savā portfelī vēl 3. ETF, kas tieši ir par inovācijām un mākslīgo intelektu, un faktiski tādā veidā var nodrošināt pilnīgi mierīgi, pasīvi arī sanākt, ja, sava ieguldījuma atdevi 10 un 12 un varbūt arī 15% nākamajos gados, un neviens nav teicis, ka tas nebūs vairāk.
Un, ja ir vēlme un motivācija mazliet vairāk saprast un iedziļināties šajā kapitāla pārvaldībā, jo tad, kad tu jūti, ka tava nauda sāk vairot līdzekļus, tev patiesībā parādās dabiski interesi, tad var specializēties uz konkrētām nišām, jo arī katrā nišā ir dažādi specifiski ETF, jo, piemēram, AI un robotikai solītā izaugsme nākamajos 5 gados vēl joprojām ir tur pesimistiskākā 17%, optimistiskākā tuvu 40%. Tāpat tās kosmosa zinātnes, mēs neiesim šobrīd tehniskajās detaļās un ekonomikas skaitļos, bet faktiski viss, kas ir kosmosā, uz kurieni pasauli tiecās ar saviem datu centriem un enerģijas ražošanu, ir vēl viena ļoti interesanta un saudabīga nozara. Ir biomedicīna, kas tieši iegūst no mākslīgā intelekta spējas ļoti ātri apstrādāt datus, ātri nonākt līdz rezultātiem, tur atklāt visādas jaunas tehnoloģijas, nanomedicīnas risinājumus. Tāpat enerģētika un atjaunojamā enerģija, jo līdz ar šo intelektu attīstību praktiski parādās deficīts pēc enerģētikas un enerģijas. Un vēl viens interesants rādītājs ir kiberdrošība. Jo, lai cik tas saudabīgi nebūtu, visa drošība notiek jau kosmosā, un kiberdrošība ir viena no tām lietām un nozarēm, kura necieš no cikliskām svārstībām, jo tas ir tā kā must have, ja tas ir tas, kas jābūt visām valstīm un uzņēmumiem, tāpēc tas ir vēl viens ļoti interesants sektors. Un padomā, ja šajā te pasīvajā savā investīciju portfelī tu vēl kaut kādu daļu pieliec klāt līdzdalību šajos sektoros, tad tu jau savu portfeļa atdevi vidēji nākamajos gados var palielināt pat arī par 20% un varbūt pat vairāk. Un tas bija ātrais skrējiens cauri, bet visi, kuri ir izturējuši līdz beigām, saņems arī daudz garāku, paplašinātāku PDF materiālu. Un tajā noslēgumā vienkārši gribētos vēlreiz atgādināt, ka bizness un jeb darbs, atkarībā kas kuram ir, un tā nodarbošanās, pirmkārt, tas var svārstīties, var būt, var nebūt, es varu saslimt, man var apnikt, galā es varu izdegt. Un tas ir jāskata tā kā mana iespēja realizēties un kā naudas plūsma, bet pēc būtības ir tikai katrs no mums var uzņemties to atbildību un nolemt, ka patiesībā man ir jāpaņem priekš sevīm un jānoliek pirmajā vietā un vai jāpadomā, vai jāapskata šis jautājums, kāds ir tieši mans personīgais, nevis darba devēja vai uzņēmuma, kas man iespējams kopā ar brāli vai vēl kaut kādu līdzīpašnieku, šis te finanšu plāns, un kādas komponentes man ir nepieciešamas tajā mentālajā laukumā, lai man būtu pietiekams iekšējais miers, kad es varu pieņemt labus, racionālus lēmumus. Un mēs, protams, centāmies padalīties ar jums tajā savā pieredzē vai varbūt savā redzējumā. Es ļoti ceru, ka kaut kas no tā bija arī ko piefiksēt, bet mēs jau nevarēsim neviena no jūsu vietā patiesībā nolikt to finansiālo labklājību pirmajā vietā. Tas ir jāizdara katram no jums. Mēs varam aicināt un aicinām jūs tā kā mazliet pakavēties pie šīs domas un padomāt, vai jūs pietiekami daudz veltat tam laiku. Varbūt ielikt kalendārā 1 stundu sestdienā vai varbūt piekdienā, kad viss šī ir tā stunda, kad es mēģinu sākt kaut vai domāt par šo jautājumu, vai es eju pastaigā un es mēģinu saprast, kur es atrodos šobrīd, ko es te varu darīt. Es mēģinu atrast 5 jaunus cilvēkus, kuri man var palīdzēt. Šī ir tā pirmā transformācija, jo skaidrs, ka tas, kas mēs esam, to mēs arī šobrīd esam sev saradījuši apkārt, un tāda ir, tas ir mūsu status quo, kā tas, kas viņš šobrīd ir saskaņā ar iekšējo būtību. Savukārt gribam citu status quo, ir tas sākuma punkts ir iekšējā šī transformācija, šis te iekšējais lēmums, iekšējais nodoms, gatavība, es sāku rūpēties par šo savu lauciņu savā dzīvē, un no tā sākās šīs te izmaiņas, un tas jau ir pēc tam tas, kas pamaina tavu būtību, kur, lai kas arī notiktu pēc tam apkārt, tu jebkurā gadījumā sev radīsi apkārt vidi. Piemēram, ja kaut kas sabrūk vai notiek kaut kādas pārmaiņas, tad tavu iekšējo kompetenci un iekšējo stāvokli tev neviens nevar atņemt. Un tieši tas ir tā spēja, tā varēšana saradīt atkal un atkal to sev apkārt, kas būs saskaņā ar tavu iekšējo būtību.
ceru, ka izdevās aiznest uz to vēsti tad, ka vajag, ka tas būs tās zināšanas, prasmes un iemaņas beigās ir tās vērtība, kas arī rada tev apkārt, materializē to vidi, kurā tu gribi būt, un tas ir neatņemams tev.